Tas ir tādēļ, ka zem iepriekšējā video bija pārāk daudz skatījumi. Kā jūs jau nojaušat, šī būs prankā otrā daļa, bet tagad lielu popularitāti ir ieguvuši liriku pranki, ja pranki, kad tu raksti dziesmu vārdus un ar tiem izjoko. Bet, manuprāt, vecie labie prankāli ir labāki. Lielākā šo numuru daļa ir skatītāju numuri. Tādēļ pilnīgi iespējams, ka kāds uzminēs, ka tas esmu es. Nu ko, sākam zvanīt, ja godīgi es nedaudz uztraucos. Jā. Labdien! Halo. Labdien! Labdien. Vai jūs gribat būt mūmija? Labdien! Halo. Labdien. Vai jūs pasūtījāt picu? Īsti nē. Bet jūs nepasūtījāt picu gadījumā. Kas? Jūs gadījumā nepasūtījāt picu. Nē, es paskatīšu. Piedodiet, jūs pasūtījāt these nuts! Oh! Labdien! Vai jums bieži ir miega traucējumi, kas neļauj jums normāli izgulēties? Jā, to es arī gaidīju. Es zinu, kas tas bija pa cilvēku, kaut gan jūs diez vai zināt. Kaut gan jūs to cilvēku zinat, savējie. Nu ko, sarakstā numuri ir beigušies, un tagad jāzvana random numuriem. Aiziet! Halo. Алло, Алло, да? это Андрей? Нет, Валтерс. Привет, Андрюха, как дела? Хорошо? Хорошо, да. Klausies, šodien tāds plāns man tāds interesants. Uz tirgu aiziet. Negribi? Tiešām? Jūs sajaucāt numurus. Kāpēc? Pagaidiet. Kas tad jūs esat? Valters. Pierādiet. Es jums neticu. Labi, neticat. Lai veicas. Jā? Labdien! Labdien. Vai jūs zināt, ka par tādu cilvēku fizisku aizvainošanu iestājās krimināla atbildība? Halo. Dēliņ! Nopēc man arī desu veikalā. Un pienu arī. Tausu pienu lūdzu. Nu, dēliņ! Nopēc arī desu veikalā. Un imbažu pienu. Svešs numurs, nezinu, par ko jūs runājat. Jūs esat Anna? Nu, desu nopēc lūdzu. Es tev atdošu naudu. Nu, labi, bučas. Tas bija vislabākais. Cilvēks nesaprata, kas notiek. Un tas bija random numurs. Spied like, abonē manu kanālu un tiekamies jau nākamajā video. Čau!